Limbažu bērnu bibliotēkā uzsākta elektronisko lasītāju karšu ieviešana, kas turpmāk atvieglos gan bibliotekāru darbu, gan lasītājiem vienkāršos pakalpojumu saņemšanu. Līdz šim Limbažu bērnu bibliotēkā tika izmantotas pašu gatavotas papīra lasītāju kartes, un kādu brīdi tās joprojām arī tiks lietotas, jo elektronisko karšu ieviešana prasa laiku. Taču ieguvumi jau manām tagad. Bibliotekāri, noskanējot karti datorā, iegūst visu nepieciešamo informāciju par lasītāju un ērtāk arī bērniem. Ka es aizmirsu paņemt grāmatu, es varu to kartiņu paņemt un pēc tam paņemt arī citu, un pēc tam tās abas grāmatas atnest atpakaļ. Mums tagad tur grāmatās vienmēr iekšā tā kartiņa. Ja reizēm aizmirstās un līdz ir šī te kartiņa, tad var to arī izmantot. Limbažu bērnu bibliotēka izmanto informācijas sistēmu Alise, un arī tas dod dažādas priekšrocības. Tajā sistēmā mēs veidojam lasītāju reģistru, kurā ir dati par lasītāju. Gaismas tīkla projekta ietvaros mēs esam saņēmuši arī rezervēšanas moduli. Tas nozīmē, ka bērni var pasūtīt grāmatas internetā, un viņi var arī šos datus skatīties internetā. Viņi var redzēt par sevi informāciju, viņi var redzēt grāmatu skaitu, cik viņi paņēmuši uz mājām, izsniegšanas datumu, un kad ir jāatgriež atpakaļ grāmatiņu. Un viņi var arī tātad atkārtot pasūtīt grāmatu otrais. Bez tam, kā jauninājums arī ir tas, ka šobrīd mēs gan strādājam lokāli uz vietas, bet mēs varam nākotnē sadarboties arī ar skolu bibliotēkām. Un ja skolu bibliotēkas iegādājās šo sistēmu Alisi, tad arī šī karte var darboties vienotā tīklā, un bērni ar vienu karti var izmantot vairāku biblioteku krājumus. Bibliotekāri gan arī atzīst, ka šobrīd, kad bērni jau agri iepazīstas ar internetu sniegtajām iespējām, interese par grāmatām ir mazinājusies, un arī tāpēc jāmeklē dažādi veidi, kā piesaistīt jaunus lasītājus. Pirmklasnieks Ginters gan ir ļoti čakls bibliotēkas apmeklētājs, un viņš arī viens no pirmajiem saņēma jauno karti. Tad izmācos un tā lasu. Kāpēc tev patīk lasīt? Tāpēc, ka tur ir pa debesīm, dabu, pa dzīvniekiem, un man patīk lasīt. Elektroniskās lasītāju kartes tiek izgatavotas sadarbībā ar Valsts aģentūru Kultūras informācijas sistēmas, un kartes maksu 2 latus sedz pilsētas pašvaldība. Līdzīga karta Latvijā vēl ir tikai Ventspils bibliotēkā.